Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība šodien rīko ārkārtas sēdi, kurā tiks lemts par turpmāko rīcību saistībā ar pedagoģu darba samaksas reformu. Par izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto skolotāju atalgojumu modeli vēl ir daudz neskaidrību, un par tām iztaujāsim arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā. Kādas konkrēti tad ir galvenās bažas, kas arotbiedrībai šodien likuši sasaukt ārkārtas sēdi, un uz kuru, starp citu, ir aicināts arī izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis? Būtiskākā baža ir tāda, ka, diemžēl, nav ņemti vērā pilnīgi neviens priekšlikums, iebildumi, ko mēs esam iesnieguši par ministra kabineta noteikumu projektiem. Un, diemžēl, vai par laimi, ne tikai musējie, bet arī citu organizāciju jāsaka, ja mēs neesam vienīgie, kuru viedoklis ir ticis ignorēts. Un tādēļ ir šī ārkārtas sēde, jo 5. datumā tiek plānot šos ministra kabineta noteikumus izskatīt valdības sēdē. Un līdz tam tad ir šodien tikšanās ar nozares ministru un rītā ir tikšanās ar ministru prezidentu. Kādi konkrēti tad ir tie jūsu iebildumi? Iepriekš izskanējis gan par to, ka nav vajadzīgas vienādas procentuālās piemaksas par darbu īpašos apstākļos, arī par slodžu aprēķinu jums ir bijuši iebildumi, vai varat rezumēt? Kas šobrīd ir tie iebildumi, par kuriem jums ir vislielākais uztraukums? Jā, būtiskākie ir tieši šie slodžu veidošanās principi, par ko mēs iestājamies, jo, proti, tas nozīmē, ja tie netiks noteikti, tad teorētiski Latvijā ir iespējams, ka būs 119 varianti, jo noteikumi nosaka, ka dibinātājs lem par slodžu veidošanās principiem. Sākotnējā versijā bija vispār paredzēts, ka direktors lem, jo tad varam iedomāties, kāda varētu būt nevienlīdzības situācijas atšķirība vispār vienas valsts ietvarā. Tad mēs arī vēlamies norādīt, ka nav šī sabalansētība izglītības jomām un pakāpēm, gan atalgojuma ziņā un arī slodžu veidošanās ziņā. Un joprojām, protams, ir šī proporcija, par ko mēs runājam, pie Rīgas jomā nekas nav ņemts vērā. Lielajām pilsētām ir proporcija mainīta, proti izglītojamo skaita pret pedagogu. Un pirmsskolas izglītības jomā gan algas, gan piemaksas par pakāpēm, gan slodžu veidošanās principi, augstākā izglītība, speciālā izglītība. Joprojām, kā es jau minēju, nekas nav ņemts, diemžēl, vērā, un šodien mēs par to grasamies runāt. Detalizētāk runājot jau par jūsu iebildumiem, sākot ar pirmsskolas pedagogiem, ir plānots, ka algu palielinājums viņiem tiktu sasniegts 2 gados. Arotbiedrība tam nepiekrīt, vai ir kāds kompromiss, uz kuru jūs tomēr esat gatavi? Jā, mēs vienmēr esam gatavi runāt par kompromisiem, un tas, lūk, ir tas, ko mēs esam norādījuši, ka grafiks, pedagoģu darba samaksas paaugstināšanas grafiks ir tas, kura ietvarā mēs esam gatavi meklēt šos kompromisus. 31. maijā mēs kā arotbiedrība panācām, ka valdība lēma, ka šis grafiks tiks izstrādāts paralēli ar budžetu, bet tikai pēc tam, ja tiks apstiprināti bāzes ministra kabineta noteikumi, proti šie 2 par pedagoģu darba samaksu un par mērķdotācijas sadali. Tad runājot tā vienkāršoti, jūs piekristu, ja visiem pedagogiem darba samaksa tiktu palielināta pakāpeniski, tajā skaitā pirmsskolas skolotājiem, nevis kā šobrīd, ka tieši pirmsskolas skolotājiem ir šis grafiks tā kā padomā? Šeit ir tā, ka daļai pedagogiem alga palielināsies no septembra, bet daļai pedagogiem no janvāra. Un daļai šis paaugstinājums ir pat, jau ministrija ir iestrādājusi pēdējā versijā 3 gadu griezumā. Un šeit, ir jautājumi, par ko mums ir jādiskutē, bet, kā es teicu, grafiks ir kompromisa versija, kādā ietvarā, kādā termiņā, kam tas... Bet visiem vienāds? Visiem vienāds, diemžēl nesanāk visiem vienāds. Ja 9 miljoni un 27, diemžēl nepietiek, kā mēs zinām, profesionālai ievirzēji atalgojumu, profesionālās ievirzes izglītības iestādēs strādājošiem no janvāra algu palielinājums ir plānots. Augstākā izglītībā tur bija plānots, ka būs pat no septembra un par 30%. Pašlaik ministrija ir iesniegusi stipri pasliktinātāku versiju. Ja? Tā kā te ir jautājumi, vēl ir ļoti daudz, un tādēļ šī šodien ārkārtas sēde, kur mēs runāsim, ko mēs vēl lietas labā varam darīt, lai tomēr būtu maksimāli kompromisi rasti un visas iesaistītās puses apmierināts. Būtisks jautājums arī par Pierīgas skolotājiem. Iepriekš tātad izskanēja, ka viņiem algas varētu samazināties, pēc tam atkal no ministrijas puses izskanēja, ka algas varētu būt vienkārši iesaldētas, tātad tās nemainītos, kaut gan kamēr pārējā Latvijā mainītos.
Šobrīd tad ir skaidrība, kas notiek ar Pierīgas skolotājiem? Par Pierīgas skolotājiem, tā kā jūs minējāt, gan nozares ministrs, gan premjers ir publiski teicis, ka algas tiks iesaldētas, tā vienkārši izsakoties. Pēdējā dokumenta projekta versija apliecina, ka tur izmaiņas nav. Ja? Un par to mēs arī šodien gribētu dzirdēt, jo mēs redzam, ka šī izglītojamo proporcija ir mainīta lielajām pilsētām, 8 pilsētām. Un mūsu lielais jautājums ir tāds, ja līdz tam teica, ka šīs proporcijas nekādi nevar mainīt, tad pēkšņi mēs redzam, ka tās daļai pašvaldībām tiek mainīts. Tas vedina uz tomēr par šo aprēķinu ticamību, cik tas ir bijis profesionāli un kvalitatīvi veikts darbs. Ja kādam ir procesa ietvarā, ir iespējams bijis mainīt, bet citiem joprojām, diemžēl, nav. Tiesa runājot tieši par Pierīgas skolotājiem, arī Ilze Viņķele, kur ir Saeimas izglītības komisijas vadītāja, ir uzsvērusi, ka Pierīgas skolotājiem tomēr salīdzinoši ir lielas algas, līdz ar ko būtu tikai normāli, ka viņi solidarizētos ar kolēģiem pārējā Latvijā, bet vēl ko Viņķele norādīja, ka Pierīgas pašvaldības ir bagātas, tās maksā stipendijas skolēniem, kas, kaut gan skolēnu pienākums vienkārši ir mācīties, tad varbūt šo naudu, kas aiziet stipendijās skolēniem, būtu jānovirza skolotājiem. Šeit es gribētu sadalīt. Proti, ir finansējuma daļa, ko nodrošina valsts, un finansējuma daļa, ko nodrošina pašvaldība. Un katra pašvaldība, protams, ir lemt tiesīga. Tā ir labā griba, ja finanšu iespējas, kā viņi atbalsta gan pedagogus, gan skolēnus. Un tas, ko mēs norādam no savas puses, proti, ka no valsts puses, lai vai kāda būtu reforma, un ja mēs, kā es esmu teikusi, neesam kaut kādas krīzes priekšvakarā, tad mūsuprāt nav korekti samazināt šo finansējumu. Mēs nenoliedzam kā arotbiedrība, ka Pierīgā algas uz šodien tiešām ir adekvātas padarītajiem, bet tas nenozīmē, ka reformas ietvarā viņiem būtu jāsamazina no valsts puses šī nauda un jāpārdala par labu kādam citam. Stipendijas nodrošina arī ļoti daudz citas pašvaldības vispār izglītojošās skolās. Jā. Te ir tā, kā saka, tas ir tāds elements cīņa par izglītojamo, ja, jo aiz katra izglītojumā ir zināma naudas summa, un tad katrs cenšas panākt, lai tad tas izglītojumos paliktu vispār izglītošā skolā, ja, un, iespējams, neaiziet uz profesionālo izglītības iestādi. Jā, tā ir tāda zināma konkurence. Esat runājuši ar pašvaldībām par to, jo patiešām skolēnu pienākums taču ir mācīties. Par šo jautājumu mēs ar pašvaldībām neesam runājuši. Vai jūs uzskatāt, ka tas ir normāli, ka pašvaldības maksā skolēniem? No vienas puses, jāsaka, šeit ir arī šāds, zināms, sociālā funkcija. Bet varbūt tomēr šo naudu vajadzētu skolotājiem novirzīt? Ziniet, par to varētu atsevišķi vēl diskutēt, jo, piemēram, ja mēs zinām, ka ir arī profesionāls izglītības iestāžu audzēkņiem stipendija 150 eiro, atkarībā, protams, no sekmības. Arī droši vien par to mēs varētu runāt, vai tai jābūt ir tik lielai, ņemot vērā, ka pirmsskolas pedagogam alga jaunam, kam nav apgādājumie, vai kuram, vai arī kuram bērni ir izauguši un vairs neskaitās kā apgādājumie. Pēc nodokļu nomaksas 306 eiro, un ja, tādās kategorijās mēs varētu daudz lietas salīdzināt, tādēļ te būtu, kā es saku, atsevišķa diskusija par to nepieciešama. Bet par šo stipendiju piešķiršanu, te ir arī, ministrijai ir uzdots vērtēt arī šo pašvaldībām ministrijai neraksturīgās funkcijas, kas ir uzticētas, bet te ir, tā ir pašvaldības, tas jau ir pašvaldības kompetencē šādi jautājumi, cik tas ir pareizi vai nepareizi, par to droši vien būtu jādiskutē, jā. Šajās dienās tiksieties gan ar izglītības ministru Kārli Šadurski, gan arī ar premjeru Mārku Činski. Cerēsim, ka abu pušu starpā būs lielāka skaidrība. Ja tās tomēr nebūs, vai skolotāji atkal ir gatavi protestiem? Par protestiem es šodien negribētu runāt tiešām, bet ja mēs redzēsim, ka šodienas un rītdienas sarunās mēs joprojām netiekam sadzirdēti, to mēs izslēgt nevaram, bet šāds lēmums ir arotbiedrības rakursā, par to ir tiesīgi lemt tikai un vienīgi mūsu padome. Bet, kā es teicu, mēs tiešām ceram, ka tiksim sadzirdēti šodienas un rītdienas sarunu ietvaros, jo ir priekšlikumi, kuriem pat nav fiskālā ietekme, kas tiešām sakārtotu lietas. Un, kā es minēju, tas, protams, pat neliecina, nav nekāds labais signāls par sociālo dialogu starp arotbiedrību un ministriju. Un arī, kā es minēju, arī citu organizāciju viedoklis nav ņemts vērā, kur ir līdzīgi atzinumi, mūsējiem. Tas liecina, ka šis sociālais dialogs tomēr nav pietiekami kvalitatīvs, tad arī centīsimies šodien pārliecināt ar argumentiem vēlreiz, kādēļ būtu viens vai otrs priekšlikums jāiekļaut dokumentu projektos.